Rīgas 75. pamatskolas šī mācību gada viena no galvenajām prioritātēm ir efektīva mācību stunda un daudzveidīga atgriezeniskā saite kā mācību kvalitātes pamats. Projekta ietvaros mūsu skolotāji mācījās kopā ar lektoriem, analizēja efektīvas stundas struktūru un pamatprincipus, un īpaši vērtīgi bija tas, ka strādājām ar reāliem piemēriem no skolotāja ikdienas darba, piemēram, analizējot e-klasē definētos sasniedzamos rezultātus pēc SMART principiem. Kā viena no nozīmīgajām pieredzēm bija kolēģu kopīgā stundu vērošana, filmēšana, analīze, un mūsu īpašais veiksmes stāsts ir izveidotā 3 mēnešu iekšējā skolas programma jaunajiem skolotājiem, kur īpašu uzsvaru likām tieši uz efektīvas stundas pamatprincipiem. Un tāpēc projekta noslēgumā skolotājiem uzdevām diezgan provokatīvu jautājumu. Kas ir svarīgāks, stundas sasniedzamais rezultāts vai atgriezeniskā saite? Manuprāt, atgriezeniskā saite, lai vispār saprastu, vai tas stundas sasniedzamais rezultāts ir sasniegts un kādā veidā. Domāju, atgriezeniskā saite. Tad skaidrs, ka bērni zina, ko viņi ir darījuši un kāpēc viņi ir darījuši. Un viņi var izdomāt, kāpēc, kas būs nākošais. Un atgriezeniskā saite, tas ir viens no svarīgākajiem. Gan sasniedzamais rezultāts, lai skolēns zina, kas šajā stundā viņu sagaida un kas ir jāsasniedz, un atgriezeniskā saite arī, jo tad viņš var pārbaudīt sevi, vai viņš šo ir apguvis vai nē, un arī skolotājs pārliecinās par to pašu. Un atgriezeniskā saite tieši palīdz saprast, izdevās stunda vai nē. Ir līdzvērtīgi svarīgi gan skaidri noformulēts sasniedzamais rezultāts, jo, ja tas nav skaidri noformulēts, mēs nevaram sniegt un izvērtēt adekvāti atgriezenisko saiti. Atgriezeniskā saite ir svarīgāka, tāpēc, ka tas paskatīties, kur pašam skolotājiem ir jālabojas, un tad arī kurš skolēns un papildināt savas zināšanas nākamajām reizēm, un tad viss var attīstīties. Abi divi svarīgi, bet svarīgāks, manuprāt, ir atgriezeniskā saite, lai palīdzētu skolēnam tā kā virzīt uz priekšu pašam savu mācīšanos. Es lielāku svaru dotu uz sasniedzamajam rezultātam, jo skolēnam uzreiz ir skaidrs noskaņoties, ko viņš apgūst un kas no viņa tiek sagaidīts šajā stundā. Bet atgriezeniskā saite ir vajadzīga tad, lai zinātu, ko viņi ir apgūši no šī, tā kā beigās viens otru neizslēdz. Skolotāja atbildes parāda galveno. Sasniedzamais rezultāts un atgriezeniskā saite viens otru papildina. Viens dod virzienu, otrs palīdz skolēnam virzīties uz priekšu. Man kā skolas direktorei ir svarīgi, lai efektīva mācību stunda mūsu skolā kļūtu par ikdienas praksi. Paldies projekta organizatoriem, paldies skolotājiem par iesaisti, atvērtību un gatavību pilnveidot mācību procesu skolēnu izaugsmē ikdienu.